Esiet sveicināti radio klausītāji, pulkstenis jau rāda 4 minūtes pāri 10:11, un šajā brīdī lasīsim jaunu grāmatu, Dereka Princa grāmatu Svētība vai lāsts. Tu vari izvēlēties. Izvēlies vai nu svētību vai lāstu savā dzīvē, un par to arī stāstīt šī grāmata. Šovakar pusstundas laikā lasīsim. Sāksim ar 5. Mūzes grāmatas 30. nodaļu 19. pantu. Es šodien piesaucu debesis un zemi, kā lieciniekus pret jums. Es esmu jūsu priekšā nolicis dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tāpēc izvēlies dzīvību, lai dzīvotu tu un tavi pēcnācēji. Grāmatas ievads. 1978. gadā, īsi pirms mūsu laulībām, mēs ar Dereku gulējām Fortlauderdāles pludmalē, Floridā. Es sacīju Derekam, vai tu nelūgtu par manām kājām? Tās tik ļoti sāp. Viņš nekavējoties nomestās ceļos, uzlika savas rokas uz manu kāju ikriem un sāka runāt uz tām. Pateicos jums kājas, es vēlos jums piekodināt, ka es jūs atzīstu. Jūs esat droši nesušas Rutu visur, lai arī kur viņai vajadzēja doties, un tagad jūs esat viņu atnesušas pie manis. Pateicos jums kājas. Es domāju, ka tas bija neikdienišķi veids, kā nopietnam bībeles studentam lūgt par viņa nākošo līgavu, taču sāpes nerimās. Vēlāk Dereks man teica, ka viņam liekoties, ka kaut ko ir noklusējis un nav pratis izteikt, jo iespējams es viņam kaut ko esot noslēpusi. Tad man ataus atmiņā notikums toaletē vidusskolas laikā, kad man bija 15 vai 16 gadi. Toreiz ienāca kāda cita meitene un sāka ķemmēt matus. Es toreiz vēroju viņas slaidās kājas, tad uzlūkoju savus smagos stulmus un potītes un teicu, es ienīstu savas kājas. Rezultātā es biju uzlikusi lāstu savām paša kājām. Dereks un es kopā salauzām šo lāstu, ko vairāk nekā 30 gadus atpakaļ es biju uzlikusi savām kājām. Es domāju, ka šim stāstam ir beigas. Pēc 9 gadiem es ar ātro palīdzību tiku vesta slimnīca Jeruzālemē ar trombiem abās kājās. Pulmonārs embolisms, asiņu trombs, kas virzījās uz plaušām, bija gatavs atņemt manu dzīvību. Likās, ka vēl joprojām uz manām kājām ir uzlikts lāsts vai lāsti, iespējams visai manai personai. Kopš tā laika vairāk nekā 3 gadus esmu izmisīgi cīnījusies par savu veselību un dzīvību. Abiem no mums ar sāpēm bija jākonstatē, ka manā fiziskajā miesā bija vara pārdabiskiem spēkiem. Strādājot pie šīs grāmatas, mēs atklājām, ka katrs lāstu paveids, par ko runāt 5. nodaļā, attiecas uz mani un vai manu ģimeni. Man atbrīvošana no pašas uzliktajām lāstiem bija tikai procesa iesākums. Svētais gars atklāja seņķu lāstus, kas bija sekas, nodarbošanām ar okultām lietām, lāstus, kurus cēlonis bija kādi īpaši grēki un daudz ko citu. Visu lāstu konstatēšana un atzīšana bija gars process, bet svētais gars bija brīnišķīgi patiecīgs un uzmanīgs. Viņš bieži deva pārdabisku vadību caur atziņas vārdu un gudrības vārdu. Tūkstošiem kristiešu visā pasaulē par mums lūdza. Mūsu spriedums par svēto rakstu spēku un par mums pašiem bija ievērojami izmainījies. Daudzas reizes Dievam bija uzstādījusi šo jautājumu, kāpēc tu Derekam Princam esi devis sievu ar tik daudzām fiziskām problēmām un tik daudz lāstiem viņa dzīvē.
Tie, kas ir lasījuši grāmatu God is a Matchmaker, atcerēsies, ka Dievs īpaši izvēlījās mani kļūt par Dereka sievu. Es neesmu saņēmuši tiešu atbildi šo jautājumu, taču es esmu tik pateicīga, ka Dievs paņēma mani tieši tādu, kādu biju, lai viņam varētu piederēt. Viņa slavā, visa slava un gods mani dziedinot un atbrīvojot. Ejot tālāk, Dereks un es varam apstiprināt, mēs esam eksperimentāli pārbaudījuši visas tās patiesības, par kurām runāt šajā grāmatā. Mana veselība vēl nav pilnīga, taču es patiešām zinu, ka man pieder Ābrahama svētība apsolījums. Līdzīgi Ābrahamam tas ir gājis līdzi arī visā manā dzīvē. Mūsu lūkšana ir, lai svētība vai lāst, tu vari izvēlēties. Atbrīvotu tevi un citus, kuriem tu centies palīdzēt, un nogādātu pilnīgā brīvībā, kas ir tavs mantojums Jēzu Kristu, Ruta Prince. Pirmā daļa – svētības un lāsti. Tu vari būt tu un tava ģimene, vai tā ģimene, kad dzīvo tev blakus, vai tā persona, kas strādā kopā ar tevi. Vienalga, lai kas tie arī nebūtu, viņu dzīve ir vilšanās, sarūktinājumu un pat traģēdija vēsture. Kaut kāda iemesla pēc viņa bēdīgais stāsts nebeidzas. Un atkal mēs visi pazīstam ģimenes, kuru izcelsme un sociālais stāvoklis ir līdzīgs iepriekšējiem, taču liekas viņus nekad neskar bēdas. Viņiem vienmēr viss neparasti veiksmīgi izdodas. Abos gadījumos darbojas neredzami spēki, kas nosaka katra cilvēka likteni, vienalga vai tas ir labāks vai sliktāks. Bībele tos nosauc par svētībām un lāstiem. Ejot tālāk, tā mums parāda, kā attiekties pret šiem spēkiem, lai mēs spētu baudīt vienu labvēlību un pasargāt sevi no otru atnestajām ciešanām. Bībelīga svētību un lāstu un to darbības izprašana tev sniegs pilnīgu jaunu izpratni par tavu paša dzīvi un sniegs atbildes tām problēmām, kas tevi pārsteidz un noved izmisumā. Tēma 1. Cīņa ar ēnu. Pārdabīgam novērotājam liekas, ka cilvēka dzīve ir sajukuma pilna skraidīšana no gaismas tumsā, kurai nered organizācijas un kuras vadības likumi ir neskaidri. Saskaņā ar šo ainu divi cilvēki var sākt staigāt dzīvē plecu pie pleca, būdami ar vienādu pagātni un spējām. Viņi dodas vienā un tajā pašā virzienā. Tomēr viens no viņiem vienmēr atrodas panākumu un uzvaru gaismā, kamēr otrs, būdams cieši viņam blakus, nespēja saredzēt gaismu. Viņš nepārtraukt atrodas zaudējumu un izmisumu ēnā, un viņa dzīve uz nebeidzamiem laikiem ir pazaudēta. Neviens no šiem cilvēkiem neizprot tos spēkus, kas darbojas viņa dzīvēs. Gaismas un tumsas avoti ir noslēpti abu acīm. Iespējams, ka neviens no viņiem nav apsvēris iespēju, ka gaismas un tumsas avoti nāk no viņu iepriekšējām paaudzēm. Bībele skaidri runā par šiem spēkiem, tā nosauc tos par svētībām un lāstiem. Ielūkosimies ciešāk cilvēkā, kas atrodas tumsas ielenkumā. Viņš visu dara pareizi, izmaina savu darbu vai dzīves vietu, attīsta savas iemaņas, studē visu jaunāko literatūru par pozitīvo domāšanu. Iespējams, ka viņš pats apgūs kursu, kā atbrīvot sevī kādu apslēptu potenciālu. Tomēr panākumi viņu nelutina. Viņa bērni ir niķīgi, viņa laulība ir nestabila, negadījumi un slimības ir parasta parādība viņa dzīvē. Viņa ilgi lolotie sapņi un cerības izslīd kā izlīst ūdens ar pirkstiem. Viņš pēkšņi sevi apzinās kā neglābjamu neveiksminieku. Iespējams, ka viņš kādu laiku spēj par to nedomāt, bet šim cilvēkam nav spēka šo stāvokli uzvarēt. Visā savā dzīvē viņš izjūt cīņa pret kaut ko, ko viņš nespēja ieterpt vārdos, kaut ko amorfu un iluziorisku. Dažreiz viņam liekas, it kā viņš cīnītos ar kādu ēnu, no svarīgi tik izmistīgi viņš cīnās.
Viņas nespēja atrast savas problēmas cēloni un to satvert. Viņas bieži jūt, ka padodas. Ko darīt? Viņas izsaucas. Man nekas neizdodas. Manam tēvam bija tādas pašas problēmas, arī viņu vajāja neveiksmes. Protams, ēnas apklātā persona tikpat labi var būt arī sieviete. Viņa ir apprecējusies jaunībā un sevī lolojusi daudz cerību sekmīgai laulībai un laimīgai dzīvei. Un tomēr viņa sevi atrod kā iesēdinātu neredzamā karuselī. Vienu dienu augšā un otru jau lejā, viena fiziska vaina seko otrai, viņa ļoti rūpējas par savu veselību, bet nekad to neiegūst. Viņas dēls sāk lietot narkotikas, tad viņu pametas tās vīrs, kādu dienu viņa pamostas un pēkšņi saprot, ka ir kļuvusi par alkoholiķi. Līdzīgi vīrietim tumsā arī šie sieviete visu liekas ir izdarījusi pareizi. Viņa lasījusi grāmatas par pareizu ēdienu karti un bērnu psiholoģiju. Savās pūlēs sasniegt panākumus viņa ir izmēģinājusi viena metode pēc otras. Katra no tām ir prasījusi neiespējamo. Viņa ir vērojusi citas sievietes ar vājāku gribas spēku vai spējām sasniedam tos mērķus, kurus viņa nekad nespēja aizsniegt. Veroties ciešāk tumsas ielenkumā atrodošajā personā, tu iespējams ieraugi kaut ko, kas te atgādina pašam sevi. Tu sajūti, it kā vērsies savās paša dzīvē, bet kaut kādā veidā atdalītu no sevis, pārsteigtu sāk brīnīties, vai arī tavām problēmām ir tas pats cēlonis, lāsts, kas nāk no iepriekšējām paudzēm, vai varbūt tu neesi tu, ko ieraugi, bet kāds cits, kas atrodas tev līdzās, tavs laulātais draugs vai ģimenes loceklis vai kāds labs draugs. Tu esi bieži jutis līdzi šai personi un ilgojies pēc kādas cerības, bet tās nav. Tagad tu saduries ar atziņu par iespējamu atrašanos tumsas ielenkumā, kas tev ir pilnīgi jauna doma vai problēmas sakne patiesi ir lāsts. Tavs prāts kavējas atmiņās par notikumiem un situācijām tavā dzīvē vai tavā ģimenē, kas nekad nav likušās svarīgas. Tu esi daudzreiz centies šīs domas atmest, taču tev nekad nav tas pilnībā izdevies. Tu apzinies, ka tev trūks faktu. Pieņemsim, ka es esmu lāsta varā. Tu vari sev teikt, ko man darīt. Kas varētu būt šī lāsta iemesls? Lāsts var būt milzīgs, līdzīgi garai, ļaunai rokai, kas izstiepta no pagātnes zīlēm. Tu apklāji tavu dzīvi kā tumšs, nospiedošs spēks, kas iekļūst katrā tavas personības kaktiņā. Tu nekad nejūties pilnīgi brīvs no tās. Tu jūti, ka tev ir potenciāls, kas nekad netiks pilnībā attīstīt. Tu vienmēr no sevis sagaidi vairāk, nekā esi spējīgs sasniegt. Varbūt šī garā ļaunā roka var tevi notvert tavā ceļā. Tavs gājums tev var likties skaidrs, bet laika pa laikam tu paklūpi, nezinot, kas tas bija par šķēsli. Tad tu paklūpi vēlreiz, kāda nenoskaidrot iemesla pēc tu paklūpi. Tad, kad centies aizsniegt kādu ilgu lolotu mērķi, tāpēc tavs mērķis tev izslīd no rokām. Īstenībā vārds pārdabisks ir kā sarkanā brīdinoša uguns. Tu piedzīvo brīžus vai situācijas, kurām nespēj atrast dabisku vai loģisku izskaidrojumu. Liekas, ka darbojas kāds spēks, kas nepakļaujas parastajām dabiskajām likumsakarībām. Ir viens vārds, kas apvieno visas lāsta sekas izmisums. Tu savā dzīvē sniedzies pēc panākumiem un liekas, ka viss ir iesācies spīdoši. Tev ir visi priekšnosacījumi, tomēr kaut kas notiek nepareizi. Un tā tu sāc atkal no gala un sasniedz to pašu līmeni kā iepriekš, bet atkal lietas aiziet nepareizi. Pēc tam, kad tās ir atkārtojies vairākas reizes, tu pēkšņi atklāji, ka ir likumsakarība tavā dzīvē. Tomēr tu nespēj tam atrast kādu loģisku izskaidrojumu. Daudzi cilvēki ar mani dalījušies savā dzīves stāstā, visi tie ir līdzīgi, individuāls detaļas vai var atšķirties, bet virzība ir viena un tā pati. Bieži tādi cilvēki saka sekojošus vārdus. Tas pats ir bieži noticis ar manu tēvu. Liekas, ka viņa izmisums par dzīvi ir pārgājis uz mani. Vai es esmu dzirdējis, ka mans vectēvs atkal un atkal atkārto, man nekad neveiksies. Šādas lietas var notikt daudzās cilvēku dzīves sfērās, biznesā, karjerā, veselībā vai finansēs.
Tikpat kā vienmēr tam ir negatīvas iespējas ar cilvēku attiecībām, īpaši laulības un ģimenes sfērā. Tāpat ir novērojams, ka šāds stāvoklis ietekmē ne tikai kādus atsevišķus cilvēkus, bet rada iespaidu uz lielāku sociālu grupu. Visbiežāk tas attiecas uz ģimeni, bet tas var būt arī aizņemt plašāku loku, tādu kā sabiedrība vai tauta. Nebūs pareizi uzskatīt, ka lāstu vienmēr persona noved uz neveiksmi ceļa. Raugoties uz no malas, cilvēks var sasniegt lielus panākumus, tomēr viņš nokļūs izmisuma gūstā un nekad nebauda savu panākumu augļus. Kalpošanas ceļojumā Dienvidaustrumā Āzijā es sastapu inteliģentu, labi izglītotu sievieti, juristi, kura bija dišķiltīgas iztelsmes. Viņa pazina Jēzu personīgi kā glābēju un neapzinājās neviena neizsūtēta grēka savā dzīvē. Tomēr viņa man stāstīja, ka neesot pilnīgi apmierināta ar dzīvi. Viņa sekmīgā karjera un augstais sociālais stāvoklis nebija spējis to novest pie personīgas apmierinājuma sajūtas. Sarunā ar viņu atklājās, ka viņas senči daudās paudzēs ir bijuši elku pielūdzēji. Es viņai izskaidroju, ka saskaņā ar 2. Mūzes grāmatu 20. nodaļas 35. pantu Dievs ir pasludinājis lāstu elku pielūdzējiem līdz pat 3. un 4. paudzei. Tad es viņai parādīju ceļu, kā caur Jēzu, viņas glābēju, iegūt brīvību no šī lāsta. Dažreiz lāstu izcelsme nav iepriekšējās paudzēs. Tie var būt arī kā sekas kādai rīcībai vai notikumiem tavā paša dzīvē, vai arī iespējams, ka lāstam no iepriekšējām paudzēm seko kādas lietas, ko esi darījis tu savā paša dzīvē. Lai arī kāds būtu cēlonis tavai problēmai, viena lieta ir skaidra, tu cīnies ar kaut ko, ko nespēji nesaskatīt, izprast. Līdzīgi tai juristei, arī tu vari būt panākumus. Tu patiešām pazīsti panākumu saldni, bet tie drīz izbeigsies. Pēkšņi, bez redzama iemesla, tu kļūsti neapmierināts, depresija nolaižas pār tevi kā mākonis, un visi tevi sasniegumi kļūst kā migla. Tu veries citos, kas līdzīgos apstākļos ir stabili un vaitā pat sev, kas ar mani notiek, kāpēc es nespēju piedzīvot patiesu piepildījumu. Iespējams, ka šajā brīdī tava reakcija līdzīga šai. Daži no šiem aprakstiem patiešām runā par mani, vai tas nozīmē, ka man nav cerību, vai turpināt tā dzīvot pārpalikušajā dzīvē. Nē, tev ir cerība, nekļūsti pārlieku sarūktināts. Lasot, tu atklāsi, ka Dievs ir nodrošinājis līdzekli. Tev tiks sniegtas vienkāršas praktiskas instrukcijas, kā pielietot šo līdzekli tavā dzīvē. Bez tam tu gūsi iedrošinājumu sekojošās vēstulēs, kuras es esmu saņēmis no 2 cilvēkiem, kas klausījās manu radio bībeles mācību programmu par tēmu no lāstiem uz svētībām. Pirmā vēstule ir no vīrieša un otrā no sievietes. Es klausījos jūsu vēstījumos par lāstiem un atklāju, ka esmu bijis viena lāsta varā, daudzus gadus un neesmu par to zinājis. Man nekad dzīvē nebija veicies, un es nepārtraukti izjūtu homoseksuāls tieksmes un cietu no tām, kaut gan es nekad no šiem tieksmēm neļauju darboties. Esmu bijis kristietis jau 10 gadus, bet lāsta dēļ nekad neesmu bijis spējīgs nonākt Dievam tik tuvu, cik esmu vēlējies, tā es kļūstu ļoti nomākts. Kad tiku atbrīvot no šī lāsta, es sajūtos tik brīvs Jēzu un dzīvībā viņā, es nekad neesmu izjūtis tādu tuvību ar Dievu. Pateicos jums par jūsu nesenajām pārraidēm par lāstiem un jūsu bukletu no lāstiem uz svētību. Tas ir izmainījis manu dzīvi. Šo sakas otras sievietes vēstule. Visu savu dzīvi man ir mocījusi depresija, un pēdējos 5 gadus esmu atradusies psihiatriskajā uzraudzībā. Šajā pavasarī kāda sieviete lūdza ar mani, un es atzinos savā saistībā ar okultām lietām, tādām kā taro kārtas un tejas lapas. Slavatam kungam ir pienākusi patiesa brīvība. Tad es sāku klausīties jūsu raidījumus par atrašanos zem lāsta, to nemaz īsti neapzinoties, es lūdzu līdz ar jums atbrīvošanas lūkšanu no lāsta, un tagad esmu brīva.
Ir tā, it kā dambis būtu pāraut un Dievs varētu brīvi ienākt manā garā. Blokāde ir sarauta, un dažās nedēļās es tagad esmu tik tālu pieaugusi garā, ka varu tikai slavēt viņu par visām viņa svētībām. Dažreiz es raudu, kad iedomājot visu to, ko viņš ir padarījis un dara manis labā. Ir tāda bauda atrasties Dieva adusā. Tik tiešām mēs pielūdzam brīnišķīgo Dievu. Jūs klausījāties Dereka Princa grāmatas Svētība vai lāst, tu vari izvēlēties 1. nodaļu.